Godātais prezidenta kungs, dāmas un kungi, es arī labprāt no sirds pateiktu dažas, manuprāt, svarīgas domas. Un viena no tām ir, ka bērni nav mūsu nākotne. Viņi ir mūsu tagadne. Viņi ir te un tagad, un pat jautājums, ko tu darīsi nākotnē, vai kad izaugs liels, ir tāda tradīcija, ko mēs uzturam sarunas veicināšanai, jo atbildi jau patiesībā tāda simboliska. Un tāpēc ir svarīgi, ka te un tagad mēs nodrošinam tādu izglītību, ka zināšanas un prasmes viņi var lietot jau tagad, lai kaut kad nākotnē tad viņi ir atbildīgi, domājoši, radītāji un darītāji. Un tad sanāk tāda mazliet citādāka tā izglītība. Bet ar izglītību ir tā interesanti, jo mums visiem par to ir viedoklis, jo mēs visi esam beiguši kādu skolu, un vēl interesantāk ir tāpēc, ka lielākā daļa jau mēs esam tā tīri apmierināti ar sevi, un līdz ar to tā izglītība arī sanāk tīri laba bijusi. Un tāpēc tā ir liela drosme darīt mazliet citādāk kaut ko izglītībā, un tāpēc paldies manai komandai, kurā es esmu tikai viena daļa, par šo drosmi. Paldies ģimenēm, ka viņi uztic savus bērnus, kas ir paši dārgākie. Paldies arī manai ģimenei, ka uztic mani un arī manu bērnu. Un paldies žūrijai, ka jūs mūs novērtējāt. Paldies!